savu bērnu labā es esmu gatava izdarīt visu. Jo es esmu māte lauva, ja kaut kas ir jārunā par maniem bērniem. Tas nav tikai sievietes pienākums, ja, kad arī vīriešiem tas ir jāmāk darīt, jo nekad dzīve nezinu, kur viņi ievirzīs. Ja. Nu, tas ir jāmāk izlaucīt grīdu, ir jāmāk izmazgāt savus drēbes, jāmāk sakārtot savus skapis. Tā ir ļoti liela dilēma patiesībā būt tā kā mierā ar tur, kur tu esi. Nu, principā neko nesasniedzis, negozējoties tā kā ne uz viena vāka žurnāla par saviem sasniegumiem, nevienā televīzijā tu neesi, jo tu tā kā neesi pamanīts plaši, bet esi pamanīts tā kā mazā lokā, bet maniem bērniem varbūt ir tā kā tā mammas tā klātbūtnes sajūta. Nu, ir gana pareizi, ja, lai tas bērns nav tāds, lai es viņiem iedot to makšķeri un iemācu izvejot to zivi, nevis to zivi iedot uzreiz. Nu, ja mēs katrs varētu iepriecināt dienā kaut vai 2-3 cilvēkus, tā šeit tā pasaule paliktu, vismaz Latvija noteikti labāka. Viss sākās ar negaidītu komentāru sociālajos tīklos. Pie mūsu intervijas ar Dvīnsku ģimeni Elīna Strautmane pavaicāja, vai nav arī citi vecāki ar vērtīgu pieredzi, ko uzklausīt. Man ir 4 bērni, kāpēc mani neviens neintervē? Mēs Latvijas vecāku organizācijā šo izaicinājumu pieņēmām ar prieku, jo tieši dažādie skatpunkti ir mūsu lielākā vērtība. Rezultātā ar Elīnu runājam gan par komentētāju kultūru sociālajos tīklos, gan par to, kā izmērīt katra bērna emocionālo temperatūru, kāpēc ir svarīgi iemācīt dēlam izcept omleti un kā neapmaldīties mūžīgajā dilemmā starp personīgajām ambīcijām un vēlmi būt klātesošai mammai. Sarunu vadu es, Inga no Latvijas vecāku organizācijas, un mēs cienājamies ar Krīveru saldumiem un Tiny Giant kafiju. Tas, kā mēs satikāmies, ir tādā veidā, ka es biju intervējusi Rūtu Dvīnsku, un jūs uzrakstījāt komentāru, ka kāpēc visu laiku intervēju Rūtu Dvīnsku, jo ir taču arī citas mammas, un ka jūs esat 4 bērnu mamma ar savām atziņām. Protams, mums kā vecāku organizācijai ir ļoti svarīgs gan dažādi skatpunkti, gan dažādi cilvēki, un tāpēc priecājos, ka jūs piekritāt tai sarunai. Mans prieks, jā. Bet varbūt var izstāstīt, ka pakavēties atmiņās, ar kādu mērķi rakstīt toreiz to komentāru? Labs jautājums. Drīzāk tas nebija nekas tāds personisks vai īpašs, kāpēc es viņu rakstīju. Tas varbūt tā bija tās brīža emocijas, jo vienā brīdī es redzēju, kas par viņas vīru, pēc tam bija Rūta, un tad man likās, ka patiešām, vai tad nav citi cilvēki, ko intervēt, bet tas nav nekas personisks, jo es viņas, principā es personīgi viņas nepazīstu, bet tāda pirmā tā emocija, jo ir gana daudz cilvēki arī ar savu pieredzi, un Rūta ir izteikusies pietiekami daudz par bērnu audzināšanu dažādos portālos, kaut kā tā sanāca, bet tas noteikti nebija nekas tāds speciāls vai aizskarošs vai uzbrukošs vai kā tam līdzīgi. Jo man tā likās, ka man arī ir ko teikt šajā jautājumā. Tas tā vairāk bija tā. Jā, tad tiem skatītājiem, kas nezina, tad mums bija saruna kampaņas ietvaros Mazi mirkļi veido lielas attiecības, un tas, faktiski tā kampaņa ir par to, cik ir forši būt vecākam, ka ar to saprotot, ka ir grūtības arī vecākam tādā ikdienas dzīvē, un tā laime sev ietver arī grūtības un tādā veselīgā mērā. Bet vispār tā intervija bija kopā ar gan Rūtu un Kaspars, tā bija dubultā intervija. Es pēc tam noskatīju, es pēc tam piefiksēju, ka tas tieši tā arī bija, ka viņi abi bija kopā atnākuši, bet attiecīgi viņi bija sadalīti viens un otrs, tādā ziņā. Bet, to es man gan pašai liekas, ka ir forši, ka vismaz man tā ir. Man arī 3 bērni, un tās atziņas, kādas man bija piedzimstot pirmajam bērnam, tad bērns aug, tad nāk otrais bērns, tad trešais. Manas atziņas dzīves laikā ir mainījušās un nākušas klāt jaunas, un līdz ar to, man liekas, pat ja intervē vienu cilvēku vienu reizi, un pēc tam vēl vienu reizi un vēl vienu, dzīve jau beig dinamiskā, un tās atziņas mainās. Es domāju, ka jums arī noteikti 4 bērni vispār noteikti atziņas ir bijušas dažādas.
Jā, protams, mēs jau katru dienu varam būt kāds cits, respektīvi tā pagājušā, ko mēs iegūstam vakardienu, veido mūsu šodienu un kaut kādā ziņā arī mūsu nākotni. Protams, man vecākam dēlam 21 gads, meitai ir 17, puikam ir 10 un jaunākai meitai ir 6. Un šī starpība starp bērniem, kad ir 21 un ir 6, jā, ir diametrāli pretēja. Respektīvi, tik liela un milzīga, ja, ka katru dienu tas ir tāds nemitīgs uzdevums un nemitīga tāda, respektīvi, sevis attīstīšana, lai tiktu tiem bērniem līdzi. Jo piemēram, man brīžiem patīk tā salīdzināt, kā bija, kad dzīva mans puika 2005. Gadā un kādi bērni nāk piedzimst tagad. Ja, tie ir absolūti savādāki bērni, ir savādāki uztveri. Viņi ir daudz drošāki, tādi pasaulē atvērtāki, varētu teikt, ar gudrāki, iejūtīgāki. Un līdz ar to man kā vecākam ir jātiek tam līdzi. Ja, jo, teiksim tā, es nebiju jauns vecāks, kad man piedzima jaunākā meita, man bija 38, bet puika man piedzima 25 gados. Līdz ar to tur jau tas laiks un tas viss tāds... Tas viss bija savādāk. Un tagad, protams, lai es tiktu 21 gadniekam līdzi, man ir jābūt savām atziņām, ko es esmu uzkrājis pa dzīvi, bet lai es arī tiktu tam 6-gadniekam līdzi, ja, kas ir reāls ziķers, jo es nezinu, viņa nav tāda, viņi visi tādi interesanti, viņi zina, ko viņi grib, viņi to nevilks, viņi vilks to, bet varbūt tas arī dažkārt mani atvieglina, jo viņi zina, ko viņi grib, un tas tiešām man kā vecākam, viņi man paziņoja, ka viņi grib, lai es viņu šuju meiteli. Es saku, Jaku, ne meiteli, jo es pat arī šuju. Es saku, labi, būs tā meitelis, vismaz man nav jādomā, ko viņa grib. Un līdz ar to tad ir, es saku, tās tieši tā, 4 bērni, 4 ļoti daudz atziņu par to, kā audzināt, bet, protams, katrs bērns ir kaut kas īpašs. Kā es viņam saku, jūs man esat tikai viens. Viņš saka, kā mēs tev esam 4? Saku, nē, bet tieši tāds, tu man esi viens. Un līdz ar to, jā, jā, tā sanāk. Bet, kā šeit bērni tagad dzimst atvērtāki, citādāk nekā lūk, pirms tiem 20 gadiem. Bet tas ir saistīts ar to, ka sabiedrība mainās, vai tomēr mēs paši kā vecāki mainamies? Man tā šķiet, ka gan gan arī vispār laiki kā tādi mainās. Ja es, protams, neesmu astroloģija un es negribu izteikties kaut kur, kas man tas liksies smieklīgi pēc tam, ko es pateikšu, bet kaut kā viss mainās. Ja? Mēs kaut kā atgriežamies un kaut kā tas viss tā kā pa spirāli iet uz augšu un tie bērni, viņi dzimst jau savādāki, bet nevis kā mums kā vecākiem, bet viņi vienkārši dzimst savādāki. Es neteikšu, ka tie ir indigo bērni vai kaut kas tāds, bet tā globāli viņi jau ir gudri jau. Un, ko es klausos, ko man citi vecāki stāsta, ja, kas ir sajūsmā par saviem bērniem, man tā, jā, bet man arī tā ir. Un es nezinu, kā to var izskaidrot. Es tiešām to nezinu, kā to var izskaidrot. Varbūt kāds to var izskaidrot, kas notiek ar mūsdienu bērniem, bet viņi ir savādāki, ļoti daudz savādāki. Viņi ir iejūtīgāki un tādi caur sajūtām un tādi mīļāki. Viņi pat mūs kā vecākus nolasa daudz labāk, nekā man to izdarīja vecākie bērni. Viņi tā pilnīgi caur sajūtām, tā kā to tver to visu, kas notiek apkārt. Varbūt tāpēc, ka psiholoģija ir, faktiski var teikt, jauna zinātne. Un tad, kad mēs augām, varbūt mums pat neļāva tās emocijas paust un nebija, kas tās pieņem. Kaut vai bērns skrien, sasit cēli raudu un saka, ko tu raudi, tas ir sīkums. Tur puikas vai neraud vai uzvedies smuki, to es meitene. Es tur neredzu kā mistiku, es redzu tādu ļoti, ka mēs paši mainamies. Ka mēs attīstamies un uzkrājam zināšanas, mācamies. Zināšanas, bet tas ir viens, bet otrs, ka mēs ļaujam un pieņemam emocijas. It kā tik vienkārši lieta, bet ja tev visu bērnību saka, neraud, uzvedies smuki, un tagad mēs kā vecāki sakām,
wow, tev nokrita saldējums, man tiešām sirds sāp tev līdzi, jo bērnam tā ir viss, varbūt viņa dienas notikums. Man liekas, ka tas tā slēpjas tādās vienkāršās lietās. Es varētu tam piekrist, jā, ka mēs... Protams, man kā vecākam ir uzdevums monitorēt tieši šīs emocijas, jo brīžiem ir tā, ka tas bērns tiešām atnāk no bērnu dārza, viņš ir saskumis un man ir jāsaprot īsti, kas ir noticis, jo kāds ir pagrūdis, kāds ir atņēmis, kāds ir abižojis, bet tajā dienā tā viņam ir tāda liela nelaime vai liels pārdzīvojums, un man tas ir jāmāk atrisināt, lai viņš tajā otrā dienā gribētu iet uz to bērnu dārzu vai iet uz to skolu, jo, protams, neskatoties uz to, ka mēs kā vecāki kļūstam iejūtīgāki vai saprotošāki vai spējam ar šīm emocijām tikt galā, drīzāk mēs paši pieaugam šajā visā, ka bērni ir tomēr nežēlīgi savā būtībā. Ir daudzi gadījumi bijuši, kā man bija jāiesaistās tieši, lai kaut kā tādu likvidētu vai kaut kā neinteralizētu tādu citu bērnu kaut kādu tādas sliktās darbības un emocijas attiecībā pret manu bērnu. Tā kā, ne viss ir tik skaisti, kā tas viss izskatās, diemžēl starp maziem bērniem un arī starp lieliem bērniem un arī starp lielākiem bērniem un pavisam lieliem bērniem. Jā, un tad mums ir jāmāk reāli ar to visu darboties kā vecākiem, jo katram bērnam, mazam bērnam tā ir saldējuma problēma, ka viņam viņa nokrīt, bet lielam bērnam tas ir mobbings skolā, kas mūsdienās ir ļoti izteikta parādība, un tas ļoti, ļoti ietekmē to pašu bērnu, to pašvērtējumu un vispār to savu dzīves uztveri. Gan lielam bērnam, kad varbūt viņš tur netik labi nokārto eksāmenu augstskolā, pateikt, ka viss taču ir kārtībā, mēs taču nevar būt uz desmitnieki, kad arī tas 6 vai tas 7 ir ok. Nekas jau tad pa lielam nav mainījies. Vienkārši mēs ejam uz priekšu. Visādās tādās emocionālās tādās jāiejūtās. Nē, tas nav viegli. Jā. Jūs atceraties, kādas bija tās atziņas, kad piedzima pirmais bērns? Tieši par ko? Vispār par mammas lomu, par bērniem, par ģimeni, par jauno dzīvi, kādu atnes bērnu ienākšana. Es ļoti gribēju bērniņu, ļoti, un tas man bija jau tāds, es biju laimīga, kad man pieteicās pirmais puika, protams, es biju tajā laikā aktīva. Es mācījos Rīgas juridiskajā augstskolā, savā maģistratūrā, un tad es dzīvoju tajā laikā Siguldā, un es braucu uz Rīgu, un tad jau mana ginekoloģe man teica, ārprāts, varbūt ir vērts drusciņi nomierināties, un es saku, bet es nevaru, man tas viss ir jāizdara. Un tas laiks bija, es ar katru bērnu atceros foršāko laiku, kad mēs gājām pastaigāties. Tad es varēju iztaigāties pati, iztaidzināt bērniņu, domas sakārtot un atgūt savu fizisko formu, kā jau tas vienmēr notiek, pēc tā bērniņa ienākšanas pasaulē. Viss ir tāds patiesībā ļoti pozitīvs. Protams, ir negulētas naktis un tā tālāk, bet tas viss tādā gadu laikā aizmirstās. Paliek tikai tas pozitīvais un tāds, ka tas bērns ir un tu skaties uz viņu domā, bet kur tas laiks ir reāli paskrējis un to laiku tu var tikai izskaitīt, paskatoties uz to savu bērnu, jo tas laiks ir bijis, bet viņš tik ātri paiet, ka paliek tiešām tas pozitīvais. Protams, ir visādas kaut kādas nianses, nepaklausības, tur vēl kaut kas, bet tas viss liekas tāds pupa mīzes uz tā fona, ka viņš man ir un tik forši tie bērni man ir izauguši un tādi. Tās atziņas par ģimeni, viss ir tā. Es nevaru izcelt kaut ko vienu, vai tas un tas, bet tāds kopums, es to skatos kā kopumā, jo tā ir mana dzīve, tas man iet tā, mana ikdiena, mani bērni ir mana ikdiena, un tas viss iet uz priekšu, un tāds es skatos to visu tā kopumā, kā tas viss man ir izveidojies, kādu atbalstu man viņi dod, kādu atbalstu viņi dod viens otram, kā brālim un māsai, kā viņi attiecās pret savām omītēm, un kā viņi, tas viss ir tāds kopums.
Es laikam nevaru tā izdalīt. Jūs tā komentārā rakstījāt, ka jums ir savas atziņas, tāpēc es... Jā, atziņas ir vairāk kopumā par katru bērnu atsevišķi, un tā mana galvenā atziņa, ko es esmu sapratusi, ka, piemēram, man ir svarīgi, arī katram bērnam ir svarīgi tas laiks, ko mēs pavadām ar katru ar viņu atsevišķi. Varbūt sākumā tas liekas, ko tur? Mēs taču tāpatās esam ikdienā mājās, mēs taču tur varam parunāties, un mēs taču tur varam kaut ko tur, mēs taču izbraucām visi kopā pie jūras, pastaigāmies, ko tur. Bet patiesībā jau pāris gadus es ievēroju tādas tradīcijas ar katru bērnu, kad es ar viņu kaut ko izdaru, tikai ar viņu, lai viņš sajustos novērtēts un sadzirdēts, ja, jo, tas man laikam ir svarīgākais saprast to istabas temperatūru katrā bērnā, kā viņš tajā konkrētā mirklī jūtās. Protams, ja ir kaut kāds akūts situācijas, mēs risinām viņus uzreiz, tie paši skolas jautājumi vai kaut kas tam līdzīgs, ja, bet tīri, lai saprast, kā tas bērns jūtās kā tāds, tad mēs mēdzam kaut kur izbraukt, bet tikai es ar bērnu. Protams, mazākajam bērnam pietiek, ka es ar viņu aizbraucu, iedzert kaplī, ja mēs parunājamies, kā viņai iet. Bet, piemēram, ar meitu mēs tagad bijām aizbraukuši uz Krakovu abas divas, ja, uz 2 naktīm. Un tas ceļš bija mums 2, mēs bijām tikai 2, un tas ir laiks, kad tie bērni ir vajadzīgs laiks, lai tā kā atbrīvotu to savu emociju, lai tā kā tu nevari uzreiz tā pateikt, mammu, man ir tāda problēma. Un tad mēs tā kā mierīgā garā pastaigājamies, parunājamies, un viņa tie bērni tādi kļūst piepildīti attiecīgi. Un tad, kad tas laiks tiek iedots tikai viņiem. Un šī ir atziņa, ko ir paņēmuši daudzas manas draudzenes, jā, un vienai labākai draudzenei viņai 3 bērni, viņa dzīvo Londonā, un tagad viņa ar katru bērnu arī ir pasākusi braukt, un te mēs smējamies, cik mums daudz ceļojumu beigās sanāk, ja, jo mums ar katru bērnu kaut kas ir jāizdara, un tad mēs vēl kopā visa kā ģimene braucam. Tā ir tā lielākā, tāda, ka katram bērnam nepieciešams tas savs laiks un tas mammas tas ieguldījums. Un par atziņām, jā, ir tas, ka man ir jāiemāca katram bērnam, kā izdzīvot šajā lielajā dzīvē. Piemēram, man tagad jau mazākā meita vēl ne, viņa pa maziņu to plīti īsti vēl nevar aizsniegt, ja, bet puika, kuram 10 gadi, viņš taisa gan māsai ēst, gan mums dažreiz uztaisa ēst. Mēs viņam ģimenē mācāmies vienam par otru rūpēties, ja, jo viņi ir 4. Protams, lielais puika drīz jau būs savā dzīvē, bet tas jau neko nepazūda, šī tā ieliktā sajūta. Ja? Un mēs mācām, ka ja tu taisi sev ēst, tad tu noteikti paprasi, vai arī citu to negribi ēst, tad tu cep to vienu otru, tu vari uzcept 2 sulas klāt, tur nekas no tā nemainīsies. Un to ģimeniskumu, ja, kā to darbošanos kopā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, lai bērni kaut ko iemācītos. Jo, piemēram, man lielais puika tagad ir Erasmusā Barcelonā, un interesanti tas, ka viņš dzīvo kopā ar tikpat vienaudzi puiku, un mans puika iet uz veikalu, viņš to taisa ēst. Man nav jādomā, ka viņš būs nomiris badā, vai viņš būs apēdis, es nezinu, tikai McDonaldu, ja. Viņš taisa, viņš iet, viņš plāno, viņš iet uz veikalu, viņš taisa ēst. Es zinu, ka ar viņu viss ir kārtībā, bet tas pats otrs džeks, viņš reāli māk izcept tikai jolas. Un arī izgludināt drēbes viņš nemāk. Tad, protams, man ir tā sirds mierīga, ka mans puika jau nekur nepazudīs. Viss ar viņu ir kārtībā. Tādi sīkie mājas darbiņi, tas veido arī tā kā mūsu to ģimenes kodolu. Un arī viņam to sapratni, ka mamma nav tikai tā, kas tīra māju, ka tas nav tikai sievietes pienākums, ja, kad arī vīriešiem tas ir jāmāk darīt, jo nekad dzīve nezin, kur viņi ievirzīs. Ja. Tas ir jāmāk izlaucīt grīdu, ir jāmāk izmazgāt savus drēbes, jāmāk sakārtot savus skapis.
Un ir jāmāk palīdzēt, un zāli nopraut, un vispārējais jāmāk parūpēties par tiem suņiem, kas tev mājās jāapstās, vai viņiem tūru ūdeni nevajag ieliet. Tādas lietas tas ir, kas ir ierasts mūsu ģimenē. Un ka jūs dalāt, ka jūsu ģimenē visi pienākumi, darbi tiek dalīti. Tur māma un tētis rāda, ka visi ir jā, manuprāt, tas ir. Es saku, manuprāt, jo droši vien, kad būs daudz oponenti šai manai domai, kad bērniem varbūt nekas nav jādara, kad pieaugs, tad viņi iemācīsies. Jā, bet, kā es saku, es uztveru, ka tas ir mans tvērums, mans dzīves tvērums, un es audzinu tā savus bērnus. Un es esmu dzirdējis pēc tam arī atgrieznisko saiti no saviem draugiem un radiniekiem par to, ka tomēr laikam šis ceļš ir gana pareizs, lai tas bērns nav tāds, lai es viņiem iedot to makšķeri un iemācu izvejot to zivi, nevis to zivi iedot uzreiz. Tas ir tā. Man tas ir svarīgi, man kā mammai. Mēs arī taisam piparkūkus kopā, un mēs visu kaut ko, mana mazākā meita pat māk tās frikadeles smukāk savelt kā es. Jā. Viņai vienkārši viņas perfektas sanāk. Visas vienādas. Es nezinu, kā viņi to var izdarīt 6 gados. Bet tas ir tāds, man tas ir gandarījums. Teikšu tā, kā ir. Jūs esat juriste. Mācījāties par juristu. Es strādāju tajā jomā? Nē, nestrādāju. Bet, protams, jurista izglītība veido manu fundamentu kā tādu, un es klausījos jūsu interviju ar Mārtu Sauziņu, kur viņš teica, ka tomēr izglītība veido šo fundamentu, un es viņam pilnīgi piekrītu, jo varu pateikt, ka es nemācīšos vai gadu izlaidīšu, bet ir jābūt tai pamat izglītībai, tai zināšanai, jo tā zināšanas neaizņem vietu smadzenēs viennozīmīgi, nē, ja. Un es tajā laikā patiesībā gribēju iet uz šuvējām. Man ļoti iedvesmoja Zentas Ērglis šīs 3 grāmatas, ja. Es ar mums meitenēm runājot, bez 5 minūtēm pieauguši, un tur tieši gāja stāsts par to šuvēju dzīvi, un man tas tā kā ļoti uzrunāja. Bet mamma teica, ja tu gribēsi iet uz šuvējām, to tu varēsi darīt pēc 12. klases. Protams, es sākumā varbūt biju tā kā aizvainota, bet kas mēs bijām 9. klasē salīdzinot ar bērniem, kādi viņi tagad 9. klasē ar visiem internetiem resursiem. Ja? Mēs jau bijām tādi pīlēni, tādi tikko no līgzdas izkāpuši. Ja? Un, protams, es esmu pateicīga mammai šajā ziņā, ka viņa teica, nē, tev ir jāiet uz vidusskolu, un es arī esmu ļoti pateicīga, un es arī visiem vecākiem iesaku laist bērnus vidusskolā, jo bērni 9. klasē un bērni 12. klasē viņi ir radikāli atšķirīgi. To es redzēju pēc saviem bērniem. Man tāda meita 10. klasē, es redzēju to pēc vecākā puikas. Ja. Protams, ka tad, kad jau bija 12. klase, kad mans draudzenes stājās viena sociālajā fakultātē un tad otra uz politologiem, tad es domāju, kādi tur šuvēja. Man taču ir jātēmē kaut kur reāli augstāk. Un tad matemātika ir tas, kas nav mans. Un tad mēs pēc izslēgšanas metodes, tad sanāca juriste. Bet, protams, tas viss iedeva ļoti lielu tādu pamatu dzīvē, vispār domāšanai kā tādai. Un arī tagadēji mani kursabiedri daudz ir advokāti un ievērojamos advokātu birojos. Man ir liels prieks par viņu, bet tas ir tas, ko viņi ir izvēlējušies. Daudz atkal ir man kursabiedri aizgājuši no jurista profesijas, kad ir tā kā izsmēluši, saka, jurista tāpat kā frizieri ārsti, karmiska profesija. Kad tu tā kā atstrādā un tad tu met mieru un tad tu dari kaut ko citu. Es šim piekritīšu, jo es to jurisprudenci esmu metis viņai mieru. Bet, protams, es esmu nostrādājusi gan Siguldas domāju par juristi, es strādāju pie Zvērnāts notārs par juristi, un ļoti daudz cilvēkus iepazinos un izveidojās tāda sava pamata bāze pret cilvēkiem, tādā, it īpaši pie Zvērnāts notārs Siguldā, kur bija vispār ļoti ierobežota cilvēku tā plūsma. Ja. Tas, protams, ielika tādu savu pamatu gan attieksmē par cilvēkiem, par cieņu par cilvēkiem, un tādu visu pārējo. Tāpēc varbūt es ļoti maz tolerēju kaut kādu salīdzināšanu, pārākumu. Tādas lietas to nespēju izturēt, jo tā.
Bet pašlaik, un tad bija tāds, ka tas laiks bija, kad man dzīva trešais bērniņš piedzima, es saprotu, ka man tās finanses interesē. Es visu laiku par tām kaut kur gribējās kaut ko darīt tālāk. Un tad tieši vīrā brāļa sieva studēja Rīgas biznesa skolā. Tā ir iestāde, kas ir zem RTU, tur viss notiek angliski un var iegūt MBA grādu. Es domāju, man tas sāka urdīt. Un es domāju, man to vajag. Un tā es iestājos tajā Rīgas biznesa skolā, beidzu to ar atzinību. Tā kā man ir arī MBA grāds paralēli visiem maģistra grādiem jurisprudencē. Un tas pavēra iespēju uzsākt savu uzņēmēju darbību. Mums bija tāda mentoringa programma tajā Rīgas biznesa skolā. Un pašlaik es esmu pati tās Rīgas biznesa skola mentoringas programmas vadītāja, tā kā organizētāja. Ja, tas viss ir tā pārgājis tādā līmenī. Kā man bija ļoti labs mentors Jānis Asaris, liekas, ka vīrietis, ko gan viņš sapratīs no sieviešu tādas būšanas, bet viņš man ļoti labi ievirzīja audumu biznesa jomā, tā kā es viņam varu būt pateicīga. Es pat nezinu, kā viņš to visu izdarīja, bet beidzās ar to tā mentoringa programma, kad es atnācu pie viņa ar tiem pirmajiem saviem audumu baķiem un pateicu, te nu ir tas sākums. Un viņš bija ļoti priecīgs par mani, un es arī pati biju priecīga, bet beigās sapratu, ka es reāli esmu iegrābusies un es esmu tos audumus nopirkus no tāda paša mazuma tirgotāja kā es, pa dārgo. Bet tā tas viss sākās jau no 15. gada. Man ir savs audumu bizness, nav liels, bet savā ziņā tādā šuvēja aprindās es esmu pazīstama. Kāpēc nav liels? Jo tā ir tā mūžīgā dilēma starp sievietes būtību un misiju par to, vai tu vari būt lielā biznesmenē un izaudzināt normālu bērnus. Tas ir tāds, man liekas, mums visām sievietēm ir tāds ļoti liela dilēma un kāzus, kā to visu ievirzīt. Es varu uzturēt mazu biznesu, varbūt ne visai ienesīgu biznesu, bet pagaidām bija tas arī savā ziņā. Covid laikā man bija ļoti, ļoti labs tas biznes, ka visi veikali bija cieti. Protams, tagad ir citas vajadzības, cita dzīves dārdzība, un līdz ar to tie audumi sāk palikt jau tā kā otrā plānā, bet arī meitenām ir pilni skapi, viņas paši varētu taisīt savus mazos veikals no tā, cik viņas jau ir sapirkušās. Viņas vienkārši nav spējīgas to visu izšot. Līdz ar to tas pieprasījums mainās un arī mainās tā mana prioritāte un uztvere. Un līdz ar to tagad es tos audumus drusciņi atkal samazinu, lai mestos atkal jaunā piedzīvojumā iekšā. Bet par audumiem, tā varbūt reklāmas pauze. Jums ir savs veikals? Vai jūs... Jā, man ir gan Instagrams, gan man ir Facebooks, bet es vairāk darbojos savā Facebook grupā, kas ir Audumu pasaule. Kā lai saka, varbūt es pirms 5 gadiem priecātos par šādu reklāmas pauzi, bet tagad patiešām es to visu mēģinu pavērst savādāk un strādāšu tikai uz pieprasījumu, jo es pati arī taisu dizainus attiecīgi, ko es drukāju uz dažādiem audumu veidiem, ko pēc tam var meitenes izmantot viņas šo tirdziņiem un tirgo un ir... Brauc viņas pa Latviju. Katrā ziņā visas tās meitenes, kas tirgo tirdziņos, viņas ir savā starpā pazīstamas, un mēs esam tajā vienā grupā, un tad tur attiecīgi tas viss tur tāda sieviešu tāda kopība notiek tajā visā tajā Facebook manā privātajā grupā. Un tad es esmu nolēmusi, ka es drusciņi to samazinu, ka man nebūs vairāk noliktavas, un tas vairāk ies tā kā tāds uz pieprasījumu, jo meitenēm patīk tie dizaini. Klienti pērk, tas ir galvenais, lai viņas atgrieztos pie manis, ka patīk viņu klientiem. Un tad es attiecīgi drukāšu uz to pieprasījumu un apstrādāšu. Man arī ir skaists uzlīmes, ko uzlīmē ar gludekli. Jā, tas arī ir ļoti labs tāds. Klientiem patīk un tā. Ja tā šuvēju jomā
tomēr sanāca no tā sapņa vidusskolas vai 9. klases atnākt. Tas, man liekas, ir kolosāli. Jā, protams, ka bija tā, kad man ienāca prātā tā doma, ka es gribu šūt somas. Es nezinu, kāpēc. Bet man nepatīk šūt somas. Es izmēģināju saprast, tas nav mans. Bet, protams, ko es izdarīju, aizgāju un iestājos šūšanas kursos, jo man nebija nekāda sēga, man nebija ne šūmašīna, man nekas nebija. Un tas notika tad, kad piedzima otrā meita. Un es braucu katras brīvdienas uz Rīgu, mācīties mācīties šūt. Un tad es izgāju 2 līmeņus, tad es arī burdas kursus beigusi. Jā, un tagad es šūju pati, es šūju saviem bērniem, un man ir sapratne par šūšanu, es nekonstruēju, bet es varu izmodelēt un attiecīgi par audumu veidiem. Līdz ar to man varbūt ir tik viegli tirgot tos audumus, jo tad, kamēr man nebija auduma biznesa, tas ir kā kurpnieks bez kurpēm, principā, tad es šūju savu daudz un dikti, un man bija katru dienu sava kleita. Es atnācu mājās pēc darba, es varēju uzšūt svārgus, bikses, kleitas, es šūju kažokas, meitais. Vienalga, ko es sev šūju, arī pilnīgs šīs bikses ir mani šūtās. Līdz ar to, man tas deva tādu ļoti lielu tādu pienesumu vispār manā tajā auduma biznesā, jo es saprotu, par ko iet tā kā stāsts. Tā drēbi, es saprotu. Bet, tagad tas drusciņi samazinājās, viss tas šūšanas pasākums, un tagad es atkal ceru atgriezties pie tā, jo man ļoti patīk šūt. Tas ir tāds laiks sev, tas ir kaut ko es varu radīt tikai sev, jo es aizēju uz veikalu, es saprotu, ka tā kvalitātes pagriež kreiso pusi mani neapmierina, man tā vīlai vajag būt foršai, man viņu vajag nogludināt, man vajag tā, lai tas viss ir tā forši un superīgi, un tad man atliek tikai šūt pašai. Tā ir zināmas prasības. jā, tagad jau ir zināmas prasības. Tāpēc tas viss ir kaut kā tā dzīve, tā gājas, tāpat kā tās atziņas, tā dzīve iet tādā spirālē. Viena lieta novad pie nākamās, ja mēs tā ļaujamies, protams. Jā, jūs teicāt, ka vienmēr ir tas jautājums par to darbu un ģimenes līdzsvaru, bet vienalga tā aktīvā darbība, cik es dzirdu, īstenībā ir aktīva. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mamma nav tikai mamma, ka ir tā sava kopiena vai piederības izjūta kādai grupai, auduma pasaulē, ka tur tās rūpes ir par sevi ļoti būtiskas. Es laikam, daudzas man draudzenes saka, Ārpāds, tu tikai, pa kuru laiku tu visu paspēji, bet tas nav tāds, ka es speciāli kaut ko plānoju paspēt vai kādam aiziet pa priekšu vai kaut ko pierādīt. Tas viss man notiek dabiski. Man ir ļoti cilvēka dizains man ir ļoti uzrunājis pēdējā laikā. Jā. Es viņu nemācos profesionāli, bet tīri sevis izzināšanai, savu bērnu izzināšanai. Jā. Man ir ļoti liela enerģija kā tāda, un es esmu astotnieks tādā cilvēka enerģijā. Tas viss notiek dabiski. Es varu daudzas lietas darīt reizē. Es neesmu cilvēks, kas var tikai darīt vienu lietu. Man tas garlaiko, man tas stagnē, man tas nerada tādu gandrību sajūtu, un tad es noploku savās enerģijās. Man vajag darīt, es varu vienu dienu šūt, tad es otrā dienā tirgoju audumus, es trešā dienā viņus dizainēju, ceturtā dienā es atkal pakoju paciņas, un piektā dienā es masēju cilvēkus, kas mans jaunais izaicinājums. Bet tas notiek dabīgi. Ne visi to var un ne visiem to vajag, bet tas nav tā, ka man tas ir piespiedu kārtā. Ka es no rīta pieceļos, domāju, nē, man ir jāizdara pēc iespējas vairāk lietas. Tas tā vienkārši, es vienkārši tāda esmu. Bet par to mammas būšanu un to biznesu es ļoti daudz patiesībā esmu par to domājusi. Es esmu daudz lasījusi arī par tām veiksmīgām sievietēm, kas ir žurnālos un tajā miljonāru sarakstā, ko man dažreiz patīk pāršķirstīt. Ja? Un es nezinu, kā ir pareizi, kā ir labāk. Laikam tas ir katras pašas sievietes izvēle. Es varu tikai runāt par sevi, bet man ir svarīgi būt kopā ar bērniem. Man ir svarīgi, ka viņi ir emocionāli veseli, noturīgi, ka viņi ir tādi pret mūsdienu tādu pasauli, ka viņi ir tādi
ka viņi var stāvēt tam pretīm, bet ja tas es tā kā neielieku kaut ko no sevis, attiecīgi viņus nestiprinu, viņi tādi nevar būt. Man ir svarīga laikam tā mammas loma ir prioritāra laikam virs tā mana tāda kaut kāda biznesa. Jo, protams, ja es domāju par audumu biznesu, tad tas būtu varbūt veikals, tas būtu marketings ārzemēs, tas būtu tas. Un man visa zināšanas ir, lai es to izdarītu, bet atkal es salieku, bet kas būs, ja es nebūšu mājās? Ja? Kas būs tad, kad es ilglaicīgi nebūšu mājās? Kas būs tad ar tiem maniem bērniem? Kāds būs tas viņa emocionālais stāvoklis? Tur tā ir ļoti liela dilēma patiesībā. Būt tā kā mierā ar tur, kur tu esi. Principā neko nesasniedzis, negozējoties tā kā ne uz viena vāka žurnāla par saviem sasniegumiem, nevienā televīzijā tu neesi, jo tu tā kā neesi pamanīts plaši, bet esi pamanīts tā kā mazā lokā, bet maniem bērniem varbūt ir tā mammas klātbūtnes sajūta, nevis sajūta, bet tā mana klātbūtne. Jā, tas ir tā vienmēr tā, es tā domāju, arī salīdzinu brīžiem ar to alus laikmetu, ka vīrietis nes mājās to mamutu. Un mēs kā sievietes kurinājām to pavārdu. Cik tālu mēs esam tagad no tā visa, ja? Un, vai mēs to vispār mūsdienās varam atļauties? Kā tas viss ir, tas man brīžiem ļoti nodarbina prātu. Es domāju, tas pavards vienkārši šodien ir citāds nekā, atnest puķis, tas ir tas mūsu pavards, piemēram, un vairs burtiski nav jākurina tās lomas. Tāda diži jau. Viņas ir citādas, tas izpildījums ir citāds bieži vien. Bet es arī neteiktu, ka žurnāla vāks būtu mēraukla. Tas ir, kā es saku, tāds darbiņš. Piemēram, man arī, šo es esmu arī saņēmis arī no tāda, diemžēl arī tuviem cilvēkiem par to, kur tu visur lien, kur tu visur bāzies, bet tāds mans darbiņš. Un tas nav, kā jūs pat teicāt, tagad apzināti, es tagad darīšu to, vienkārši tāds mans darbiņš. Tieši tā, jā, tāds ir, bet es vairāk runāju par sevi. Protams, jums ir tā, ja būtu es kā žurnālistas to būtu izvēlējusies, tas arī būtu mans darbs un visi man redzētu televīzijā, bet man tas darbs ir tā, man profesija ir tā diezgan aizkadrā, jā, teiksim tā, jā, bet es saku, mēs katrs varam jau izaugt tik lieli, cik mēs tā kā gribam. Ja? Ambīcijas man pietiek, bet kā es tās ambīcijas salāgoju ar to bērnu tām vajadzībām, man laikam tas ir svarīgi. Tomēr es principā tā kā aizēju viņu ēnā ar to savu, tām savām ambīcijām un palaižu viņu sev pa priekšu, kas arī pēc visām tām ģimenes sistēmas ir tā kā pareizi vecāki ir aizmugurā un bērni ir priekšā. Ja? Jo arī man tā šķiet ir super kolosāla sajūta, ka tu redzi, ka tavs bērns ir pa kripatiņu labāks nekā tu pats. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti laba. Man kā mammai tā ir ļoti tāda gandarījuma sajūta, ka es redzu, ka mani bērni ir labāki par mani. Daudzās izpausmēs mana viena no aizraušanām ir fotografēšana. Un man tētis ilgus gadus pasniedza, tagad viņi ir saucās stila modes tehnikums, principā fotografēšana. Apmācīja jaunos fotogrāfus visu dzīvi. Un tiešām ļoti daudz caur viņa rokām ir izgājuši. Man tāda kaisle man bija palikusi. Un tad, kad varbūt man bija mazāk bērni, es fotografēju. Un man tagad šo kaislību pārņēmis mans lielais dēls. Ja, viņam arī ļoti patīk fotografēt. Un viņam tiešām tās bildes sanāk daudz labākas nekā man, un daudz labākas nekā manam tētim, viņa opim. Ja? Un tas ir gandarījums, kad mēs atļaujam tiem bērniem virzīties un viņus tā kā stimulējam, lai viņi ir labāki par vecākiem. Manuprāt, tas ir tāda forša attīstība. Un arī mana meita, piemēram, ir labāka par manīm.
Pilnīgi, ļoti daudzās jomās, bet viena no jomām, ko es smējos, ja es agrāk svētdienās cepu plānās pankūkas, tas bija mans Jānis Zirdziņš. Tagad mana meita plānās pankūkas visā ģimenē sacep pusstundā. Fantastiski! Es vienkārši esmu laimīga, viņai tik labi sanāk, un arī viņa māk tik garšīgus tos visādus cepumus un kūciņas. Un es arī to daru, bet viņa dara to savādāk, un es tiešām esmu priecīga. Man tas ir liels gandarījums. Un arī puika, viņam ir 10 gadi, un liekas, ko viņš tur māk, ja? Bet viņš māk uzcelt to savu olmaizi tajā panā. Godīgi sakot, es tā nemaz nemāku. Viņš māk tur, kaut kas tur izlietnēs, saplīs. Māmu dod, es sataisīšu. Viņš man baterijas visur maina, kur man vajag, te viņš man to, un tad man tur vēl kaut kas. Viņam tas jau, super, tas ir fantastiski. Tas ir skaisti. Man būtu skaisti, ja visi vecāki lepoties ar saviem bērniem. Es tiešām ļoti, ļoti lepojos. Un bija tā, kad ar vecāko dēlu mēs sākām iet sistēmas skolās. Un es sapratu, tas bija jau tātad viņam 21. Mēs bijām 6. klasē, laikam, es pārcēlu uz Rīgu 15. gadā. Jā, mēs aizgājām uz sistēmas skolu Pārdaugavā, un es sapratu, ka tur neiet viņam. Neiet, viņš ir sācis ierauties sevi, un es sāku domāt, kas tur ir, kas tur nav un kas tur ir. Un es sapratu, viss ir jāmaina skolu, tur nav varianti, jo patiesībā tas puika bija uz tādas ļoti lielas izdegšanas tādas robežas. Ja? Es negribu runāt par to, ka viņam bija kaut kādas greizās domas galvā. Ja? Bet es saprotu, man kā vecākam tas ir sarkanais, viss ir kaut kas ir jāsāk domāt. Un es sāku domāt, kur. Un tad es sapratu, ka man te patājis pāri dzelzceļam ir Rīgas Katoļu ģimnāzija, un es viņu palaidu tur. Un es varu pateikt paldies Katoļu ģimnāzijai, kas ieraudzīja, saskatīja viņā šo te potenciālu, ka viņš ir tehnisks. Es pat nesaprotu, ko viņš īsti viņam tur palīdz, bet viņš bija uz visiem pasākumiem, viņš apskaņoja pasākumus, viņš datorus palīdzēja, viņš bija, viņu ierāva, viņu attīstīja, viņu potenciālu, viņu atvēra vaļā tā tieši skola, tā skolotāja attieksme, arī direktors attieksme, ja, ka tas katrs bērns ir tā vērtība, un tas man tik ļoti patika. Un tagad man puika strādā Latvijas televīzijā, patstāvīgā darbā. Un, ko viņš tur dara, es īsti man nav saprotams, bet viņš dara kaut ko svarīgu, lai jūs redzētu, lai jūs kaut ko redzētu televīzijā. Gan bija dziesmu svētki, gan koru, kā arī vispārējais, un dombūras šovi. Un es tiešām lepojos ar viņu. Tā kā, jā, un arī ar meitu vecāko bija tieši tas pats tāds. Viņa arī bija sistēmas skolā, un es arī viņu paliku uz Katoļu ģimnāziju. Bet, diemžēl, viņa nebeidz 9. klasi, pat cik mēs pārcēlāmies dzīves vieta kā uz otru Rīgas galu, mums tur nesanāca. Bet jā, tas laiks Katoļu ģimnāzijā deva ļoti lielu pienesumu bērnu attīstībā, tieši talantu tādā atvēršanas jomā. Un, jā, es lepojos, tiešām lepojos ar saviem bērniem, un arī citi skolotāji lepojās ar bērniem. Jā. Kā jūs sauc par sistēmas skolu? Parasti, kas ir parastā valsts un pašvaldības skolas, jā, kur ir ļoti daudz bērni, ļoti lielas klases, kuri bērni iet, viņam nepievērš neviens uzmanību. Viens tur bērns jūtās sliktāk vai labāk, viens ir ierāvies sevī. Kāda tur starpība? Ja? Bet tomēr tajās mazākās skolās, ja, tomēr tas bērns ir tā vērtība tajā skolā, un kad tam bērnam tiek attīstīti viņa talanti. Ja? Vai viņš ir dziedātājs, runātājs, rakstītājs, vai viņš ir tehnisks bērns, ja? Tas tiek pamanīts. Un, manuprāt, tas ir tā ir ļoti liela palīdzība arī vecākiem to bērnu audzinot. Ja? Jo mēs jau to lielāko dienas daļu maz neesam kopā ar to bērnu. Viņš jau ir kaut kur citur, viņš ir ar citiem bērniem, ar skolotājiem. Ja? Viņš ir savā tādā sociumā. Tā kā, jā, es esmu ļoti, ļoti pateicīga Katoļu ģimnāzijai par to tvērumu, par to visu, kas ir iedots manu bērnu attīstībai viennozīmīgi. Jā.
Jūs esat tāda, es teiktu, aktīva māma, kā es dzirdu. Ja? Gan komentējot, gan sociālajos tīklos. Bet tā aktivitāte arī ir tāda, ka, ja redz kaut kādas nepareizības, arī rakstāt iesniegumus un mēģināt mainīt tā kā sistēmu. Oi, es atceros, ka mans puika vecākais sāk iet Siguldas bērnu dārzā, un tas bija laikam 1. gads. Kaut kas tur nebija kārtībā ar tām gultiņām. Es nesaprotu, es neatceros, tas bija jau tik sen, bet kaut kas tur nebija kārtībā. Vai viņi tur gulēja pa zemu, ka man likās, ka viņam tur vējš savilks viņas. Es nezinu, ko es tur biju iedomājusies. Es vienādi sakot, es savācu parakstu no visiem vecākiem un iesniedzu tai vadītājai. Viņa jau ir pensijā, viņa tā kā izlaida laikam puiku, un tad viņa man izlaidamā teica, ka es esmu viena no mātēm revolucionārēm. Un, tas, diemžēl, man piemīt, ja es redzu tādu netaisnību, es varu iet un cīnīties. Un, laikam arī mani bērni reiķinās ar to, kāda es esmu, jo viņi tiek galā ar savām problēmām paši. Viņi iet un dara, un viņi mani tā kā, nav tā, ka mammu, man te kaut kas, un tagad ej un risini. Un es pat arī jaunākajai meitai, viņa man izstāsta situāciju, saku, man ir jāiesaistās. Nē, nav. Ok, labi, nav. Es nogaidu. Un tad ir brīdis, kā es saprotu, kad ir tā, mammu, tev ir jāiesaistās. Es esmu tā pēdējā instance, kas risina problēmas. Un tad, tad es eju un risinu. Un, brīžiem tās ir nepatīkamas lietas, kas man ir jārisina, bet, protams, savu bērnu labā es esmu gatava izdarīt visu. Jo es esmu māte lauva, ja kaut kas ir jārunā pa maniem bērniem, tad ir. Un daudzi to zina, un arī brīžiem ir grūti pieņemt to manu šo te raksturu, bet es vienkārši tāda esmu un viss. Bet, jautājums, cik mēs vispār varam iet pret sistēmu, mēs drīzāk varam mainīt to savu ikdienu, kaut vai tos pašus bērnus paliekot varbūt uz mazāku skolu, uz skolu, kurā viņu ieraudzīs, kur viņam nebūs jāzaudē ne viņa seja, ne viņa balss, nekas tam līdzīgs. Tas ir tas, ko es kā vecāks varu izdarīt. Protams, ka mēs nevaram mainīt sistēmu, tas būtu tā muļķīgi domāt. Bet to minimumu vai maksimumu, ko es varu izdarīt savu bērnu labā, to es vienmēr daru. Pirmsam arī meita, mēs ļoti domājām, kur meitai stāties pēc 9. klases. Bija tādas un tādas versijas, un viņa saka, ka viņa kādā no ģimnāzijām. Es sapratu, ka mans uzdevums ir atrast tagad privātu skolotāju matemātikā, jo bija jākārto tas ģimnāzijas kopējais matemātikas eksāmens. Tas ir mans uzdevums. Es arī sameklēju, viņa gāja. Es maksāju, protams, par to, un viņa tā tika Franča licejā viņa mācās. Bet tas ir tāds, mans darbiņš. Protams, pateicoties viņas apņēmībai, viņa tur tika, tai eksāmens bija jānokārto. Bet, protams, ka tas bija mans pienesums. Tagad mans nākamais projekts ir 3. bērns. Tad 4. bērnam 1. klase sāksies. Tad domāsim, kur pēc tam 3. bērns, kur man viņš iestartēs vai paliks turpat vai kā. Bet par iesniegumiem, es rakstu. Es arī tādā savā pašvaldībā kaut ko cenšos mainīt. Es esmu iestājusies iedzīvotāju padomē, un tā, Man liekas, tas labi. Ja gultiņa slikti, tad viņa jāmaina. Tieši tā, Jā. Bet kā tā pasaule tagad ir tāda, ka iesniegumi, manuprāt, tas ir vērtīgi. Man sabiedrībai šeit vajadzētu būt aktīvākai, iestājoties par lietām, ko viņas redz, kuras var un vajag uzlabot. Bet kā jūs vērtējat komentētājus? Reizēm viņi ir baigi nežēlīgi. Un kas ir tas? Es nezinu, reizēm domāju, kāpēc tas cilvēks tā raksta? Viņš to savu enerģiju kaut kur citur nevar veltīt. Jā. Tur ir dažādas atbildes nāk galvā, kāpēc. Kā es saku, ir mazi bērni nežēlīgi un lieli bērni nežēlīgi. Līdz ar to
Brīžiem ir sajūta, ka cilvēks komentē, ka viņš to savu negāciju, to savu žulti izmet ārā, ka viņam jau nekas par to nebūs, ka viņu jau neviens neredz. Acīs vienmēr pateikt ir grūtāk nekā to ir uzrakstīt. Un tad, kad viņam paprasītu, pasaka to tā kā acīs, tad viņš to droši vien nevarētu izdarīt. Daudzas lietas, ko cilvēki kāpēc komentē, ir noteikti, bet tas ir atkal mans tvērums. Es nevēlos tiešām nevienu aizvainot ar savām kaut kādām pārdomām. Ir kaut kāda sava neizdevusies dzīve, kaut kas nesakārtots savā dzīvē, kaut kāds trūkums, iztrūkums. Kā es mēdzu sacīt, bērnības traumas, ko mēs tā kā nevaram izslimot, vai mēs nevaram pāraugt, vai mēs neesam izauguši, vai mums ir kaut kādi trūkumi, iztrūkumi. Un tad mēs nevaram kaut ko kompensēt, un tad mēs ieraugam, ka varbūt tie citiem labāk. Un tad mēs tā kā metamies to nozākāt, lai tas cits tā kā justos sliktāk. Apmēram, ja man iet slikti, tad es gribu, lai arī tev iet slikti. Ka tu nemaz neesi tik labs. jā, kad es noteikti. Un brīžiem, es arī lasu Facebookā tos komentārus, uz kaut kādiem jautājumiem, kaut kādi. Un cilvēki tiešām matās, tāds kaut kāds tā kā karš notiek, tāds vienam pret otru. Bet es tā domāju, bet mēs jau esam tā jau tik maz tajā Latvijā, ja mēs paskatāmies uz šīm tukšajām ielām, kur mēs vispār esam. Un kā es saku, tu nevari nospļauties, vai tu kādam neuzspļautu virsū, kas tev noteikti ir pazīstams, ar kādu pieteikt paskatīties draugus Facebookā, lai mēs saprastu, ka mēs viens ar otru esam saistīti vismaz ar 15, 20, dažreiz pat vismaz 50 kaut kādiem savstarpēji saistītiem draugiem. Un tas, man liekas, ir brīžiem tik, tik nepieklājīgi, rupji. Protams, var iekomentēt, kaut ko, tiešām, ka tas ir kaut kā pamatoti, un brīžiem tie komentāri maina to notikumu gaitu, bet brīžiem tiešām, man liekas, cilvēkiem ir kaut kā sevi ir jāsaņem rokās, un tas ir pa daudz, vienkārši tas ir pa daudz, tāda. Nezinu, liekas, ka viņam nebūtu tā kā savas dzīves, kad ir, Es nezinu, brīžiem arī kaut ko šādi iekomentē manā TikTok profīlā, bet es kaut kā viņus vai izdzēšu, bet brīžiem citiem ir ļoti tie komentāri. Tu jau vari distancēties no tā visa, bet vienalga kaut kur jau iekšā tas kramt. Arī cik jūtīgs cilvēks ir, cits tur ies pāri un pat neatcerēsies, cits varbūt sāks kaktiņā raudāt, un tas nākošais viņš vispār neko negribēs darīt. Viņš varbūt tajā laikā sev pārkāps pāri tik ļoti, un viņu atkal atsviež atpakaļ. Tas tādā, empātijas trūkums, emocionālais tāda inteliģence kaut kas tāds, man liekas, mums pietrūkst. Bet es nezinu, kāpēc tas tā ir, es nezinu. Nē, jo jūs teicāt, ka ir cilvēki, kas nepateiktu acīs, tā noteikti ir, bet mums iepriekšējās sarunās arī kolēģi, ko ir intervējuši māmas, ir dalījušās un īstenībā beigas skarbi par to, ka uz ielas nāk klāt, piemēram, to bērns ar to raud, un kad ir tie komentāri arī dzīvē, un es atceros arī, kad es gaidīju otro bērniņu, laikam trešo bērniņu, ka man kāda kundzīte pateica, ka man pīšu kleitu. Gan jau bija par īsu, jo cvedars augleita paliek īsāka. Un liekas, kas jums vainas? Ko tu ar to savu to komentāru esi tieši panācis tajā brīdī? Gribās tās 5 savas kapeikas kaut kur iebāzt. Brīžiem man arī savas 5 kapeikas kaut kur gribās iebāzt, bet tad brīžiem padomā, tas jau neko reāli nemainīs. Tas tā kā tava enerģija kaut kur tā kā novirz, bet ievirzam tad viņu labāk kaut kādā auglīgā tādā gūtnē, nevis tā kā turpinam tā kā akumulēt un celt tās negācijas, kas ir mūsu starpā. Man tā šķiet, ka es nezinu, un tad es jau atkal atgriežos pie tā paša, ko teicu, ka tie bērni ir nežēlīgi. Un, manuprāt, tas arī nāk no tās ģimenes, kad, kā mēs izturamies viens pret otru. Bērni taču to visu redz. Viņi reāli kopē mūs, un viņi tik ļoti kopē mūs, kā
Un tad mēs par kaut ko brīnamies, ka viss notiek tā, kā tas notiek. Bet, ja mēs tā kritiski paskatītos pašu sevi, kā tad mēs uzvedamies? Mēs latvieši vispār esam tik nīgri, tik nesmaidīgi, tik nelaipni, tik nepieklājīgi. Ja? Labi, es negribu salīdzināt, ka mēs esam kaut kādi tagad, nezinu kas, bet kaut kā liekas, tas smaids mums ikdienā, taču mēs jau dzīvojam diezgan tādā ziemā, un tas rudens garais. Un tas maids vismaz palīdz pacelt to vidējo temperatūru istabā, ka tas kaut kā tā pozitīvisma tāda deva. Ja? Bet mēs visi tādi, čau, atkal tu esi atnācis jau šodien. Gribās kaut kādu tādu sirds siltumu vienām pret otru vairāk. Bet man tā šķiet, ka mēs to varam darīt, ja mēs drusciņi piepūlamies to izdarīt. Drusciņi. Piemēram, man tagad ir pēdējā laikā lietas, ka es Ziemassvētkos dāvinu paštaisītas dāvanas. Ja? Manuprāt, ka arī tas viss mūsdienās ir tik daudz un jau sāk nogurdināt mūs. Es tagad visos Ziemassvētkos nodrukāju savu dizainu Oxford daudumu, tas ir ūdens necaurlaidīgs, līdzīgs kā šie krēsli, un sašūju maisiņus audzinātājiem un skolotājiem, un arī nodrukāju krūzītes ar īpašiem tekstiem. Ja. Es saņēmu tādus paldies atpakaļ, ka liktos, bet tas ir tik forši, ka tas cilvēkus iepriecina. Un ja mēs katrs varētu iepriecināt dienā kaut vai 2-3 cilvēkus, tā šeit tā pasaule paliktu, vismaz Latvija noteikti labāka. Vai pateikt tam autobusu šoferim paldies, ka viņš atveda, vai veiksmīgu dienu tai pārdevējai. Un arī tai kasierei Rimī, ja mēs katrs tādu mazu artaviņu, tādu kaut kādu, jo es saku, mēs esam tik maz patiesībā. Tik maz tanī Latvijā palikuši, diemžēl. Jā. Jā, bet arī sev var pateikt paldies. Jā, sev. Sākot ar to, katru dienu sev paldies. Viennozīmīgi. Bet par sevi mēs brīžiem piemirstam. Arī tas ir fakts. Jā. Arī tas ir fakts, jā. Bet es domāju, ka uz šīs jaukās nots mēs arī sarunu varam noslēgt, lai, es domāju, tiktos citās sarunās, jo tās atziņas tomēr mums nāk ar vien jaunas klāt. Tieši tā, jā. Viss iet uz priekšu, jā. Nekas neapstājās. Katru dienu nes kaut ko jaunu. Paldies. Jā, paldies liels.